mūsu, kreitamies pret tevi, pasargāj lūdzam, visot sauc pie sevis, esi mums bruņas, visus dzīves vargus, un pasniedz rūku, milsim laikus vargus, milsim laikus vargus. Aizrit pēdējais pavasara mēnesis, līdzi aiznestams ziedoņi ar tā krāšņajām krāsām un smaržām, un arī īpašajām, tikai maijam raksturīgajām lūkšanām pie ceļu krustiem, kur joprojām pulcējas Latgales sāģu iedzīvotāji, lai kopā dziedot un lūdzoties pagodinātu Jēzus Kristus māti, jo maijas katoliskajā baznīcā ir Dievmātes mēnesis. Visus dzīves vargus, un pasniedz rūku, milsim laikus vargus. Viļānos svētā Erceņģeļa Miķeļa baznīcā kalpojošie Marijāņu tēvi Benedikts un Imants ik vakars dodas pie kāda no apkārtnes krustiem, lai kopā ar ticīgo tautu te noturētu dievkalpojumu. Šoreiz pie Radopoles krusta. Kopā ar viņiem esam arī mēs, vertikāls veidotāji, lai ielūkotos, kā tad dzīvo un par ko lūdzas Latgales pusē dzīvojošie ļaudis, kas taču ticību godā turējuši, neraugoties ne uz kādām krīzēm un tumšiem laikiem. Visus dzīves vargus, un pasniedz rūku, milsim laikus vargus, milsim laikus vargus. Paldies. Dzīvoju tai, ka jūs neredzētu to, kas ir kameru stāvis. Šodien ir reitu, jo nav, un mēs tāpat potereņu skaitīsim. Ja? Meitenes mīļās, nu, značkas reidīnai, da? Reidīnai šodien jau par vēlu būtu imt, ja? Da, ot. Jā, došu. Oi, kur ir potaru mazu? Potaru vairāk lecits. Ka vairāk potaru, ja? Vairāk potaru, es negribu, ka teikt tāda, es tu pusi nevar vērtīs. Nu, kā tad tu nepazaviersi? Visi sits pīdūt, visiem saviem minētņikiem. Tak labāk potaru skaitēt, ja? Labāk potarus. Tāda skaista tradīcija te saglabājusies Latgalē, jā, tomēr pie krustiem nāk. Jā. Nu kā vai tad padomju laikos ar tādu tradīciju bija, ja tad bija iznīdēta un tagad atsākt, kā ir? Nu, druscītiņi varbūt bija, bet mēs staigājam. Pie krusta mēs nestaigājam. Nē? Padomju laikos. Ne, tas bija noliekts mums. Nojaukts. Bija nojaukts. Viņš nojaukts nebija, bet viņu atjaunoja. Galīgi viņš nebija nojaukts. Šitais nebija. Tikai krusta nebija. Bet kā tad jūs to atcerējāties, to tradīciju no bērnības, no vecākiem? Kā tas bija? Jā. Mūsu vecāki staigāja, vecvecāki staigāja. Ja mēs maziņi visi kopā staigājam. Jā, tad bija vairāk. Es tagad skatos, jaunatni nenāk, jā? Agrāk mēs tur ne tieši tā uz kūkojiem staigājam. Tur sanāca mēs visi bērniņi, a jaunatni sanāca vēl puiši grāvī, sēdēja, gaidīja, kad meitas nodziedās. Ak tā? Jā. A, ko te šie Nu, tā? jā. Nu, Jā. A, ko te šie jūs arī atceraties, ka grāvī sēdējāt? jā. Viņš sēdējāt grāvī? Sēdēja gan. Sēdējāt? A, kāpēc te puiši sēdēja grāvī? Gaidīja meitas. Bet kā tad tagad jaunatni negrib nākt, ja jaunatni nav palikusi visi īrijā? Nav vairs jaunatnes. Nav? Nu, jā. Kur tad viņi ir visi? Kur darbs ir, tur jaunatne. Pareizi, jā. Jā. Tik bēdīgi, jā, ka principā... Tā ir. Bet kas tad būs ar Latgali? Jums bija tādi vārdi tagad, ko jūs dziedājāt Jēzus sirdī, ka lūdzu par savējiem un par Latgali. Nu, kas būs ar Latgali? Ko? Viss labi. Atgriezīsies, domājat? Nu, Dievs to zina, vai atgriezīsies. Ko jūs visvairāk tagad lūdzaties? Par sevi, par bērniem. Par visu Latgali. Par visiem labdariem un par visiem. Par visiem grēcinieki atgriežas pie ticības. Te ir Latgalē labāk tāpēc, ka te deputātu nav. Ā, Jā.
Ja būtu deputāti, tas sliktāk būtu. Kas te būtu sliktāk? Oi, apzaktu visus. Nu, vai tā nē? Visi katrs savā kabatā piebāstu jāizbeigt no Latgales. Nu, pareizi. Kā jūs redzat, kāda būs Latgales nākotne? Latgale bija, ir i būs. Jā. Un ticība te ir dzīva? Oi, visvairāk, Latgale visvairāk ticīgie ir. Jā. Ja mums tādi mācītāji kā Imants un Rinalds, vienmēr ticība būs un viss būs. Jā. Bet vispār mēs par to maija mēnesi, kā par Marijas mēnesi, nu, taču Latgalē mīl Mariju, es tā saprotu, jā? Kas mūs sargā? Tik Aglonas Dieva māte mūs sargā. Māras zemes. Jā, mēs vienmēr viņas patvērumā esam. Droši, vienmēr Jūtat arī droši. tā savā ikdienas dzīvē jūtat? 100%. Jā. Jā. Var atnākt pie mātes palūkties? Vienmēr. Un dabūsi vienmēr žēlastību. Jā. Vienmēr. Ak, Jēzus sirds, es lūdzu arī par savējiem un labdarīm. Tūs pasurgoju un svātus dorī, lai tava svētība nogim. Nu tava sirdī mirds, kas sotī, lai man ir žēlestību daudz. Lai tava sirds man debes votī, caur kurim jauna dzeive sauc. No Radapoles krusta, pie kura aizsākās mūsu šīs Latgales puses apciemojums, dodamies uz Viļānu Marijāņu tēvu klosteri un tam blakus esošo Svētā Erceņģeļa Miķeļa baznīcu, kas ir iemīļota lūkšana vieta ne tikai tuvākajā apkaimē. Uz šejien ik mēneša 13. datumos, pieminot Dievmātes parādīšanos Fatimā, ticīgie dodas no dažādām Latvijas malām, tā īpašā kalpojuma dēļ, kur šeit ir veikuši un veic Marijāņu tēvi, no sirds aizlūdzot par dzīvajiem un mirušajiem, lūdzot arī novēnas par bērniem, mazbērniem, par atkarībās nonākušajiem, par slimajiem un tiem, kas zaudējuši darbu. Te, sveču kapelā, nemitīgi deg simtiem sveču, un aiz katras no tām kāds lūgums, kāda sirds sāpe un dedzīga ilgošanās. Aiz katras no šīm svecītēm tak ir neaprakstāmi prieki un bēdas, izmisums, sāpes, smeldzi. Kad notiek šie Fatimas dievkalpojumi, es ceru, ka kāds no ticīgiem arī par mani palūdzās, jo man tam vienkārši neatliek laika. Ir tik daudz cilvēku, par kuriem ir jādomā, jālūdzās. Par visu Latviju, par visām ģimenēm, par bērniem, par tiem, kas ir tālu projām, kas ir Īrijā, Anglijā, Amerikā. Nu, lai aizbraucot prom no tēvu zemes, nepazaudētu arī to ticības dārgmantu, kas viņiem kādreiz bija. Šo lūgumu ir ļoti, ļoti daudz. Un lūdzam, lai Dievmāte, kura dzīvoja patiesu un pilnvērtīgu dzīvi, arī mums izlūdz šo žēlastību, dzīvo tikpat skaistu dzīvi, kā viņa, jo mūsu mērķis taču ir debesu valstība. Pie jums jau arī brauc ļoti daudz cilvēku no Rīgas, faktiski no Latvijas daudz brauc uz lieliem svētkiem un arī uz šiem 13. datumiem, jā? Kāpēc tā? Tas nozīmē, ir daudzas lietas, kas pievelk šeit Viļānos, un saprotams, pirmais ir pats kungs Jēzus Kristus visvētākajā altāra sakramentā, kā visās baznīcās, bet blakus pie tā ir vēl daudzas citas lietas, kas pievelk cilvēkus. Tas būs brīnumainais krusts mūsu baznīcā, kur būs speciāla svētā mise šī krusta pakājē reizi mēnesī. Tā ir sveču kapela, uz kuru tiešām brauc lūgties cilvēku ļoti, ļoti daudz. Novennas, kas ir skaitītas šīs 9 dienu lūkšanas nodomā, vai tur par bērniem, mazbērniem, ģimenēm, bezdarbniekiem, slimniekiem, atkarībās nonākušiem, mirušajiem. Tagad novenna par māmiņām, dzīvām vai mirušajiem. Ja? Tā kā cilvēki šeit ir atraduši tādu kā lūkšanu oāzi. Cik svarīgi ir šī sadraudzība lūkšanā? Tēvs Viktors Peņķušs teica, ka cilvēks spēj darīt lielas lietas tad, ja ir lūkšanā. Bez lūkšanas cilvēkam nav iespējams lielas lietas darīt. Viņam tāds atbalsts, liels atbalsts lūkšanās bija tēvs Antons Škeļs. Viņam šī gadā ir 95 dzīves gadi un 70 priesterības gadi. Un tēvs Viktors Peņķušs nevienu reizi teica tā, ka es varu darboties tāpēc, ka zinu, ka Viļānos ir tēvs Antons Škeļs, kas par mani lūdzās. Es varu pateikt to pašu. Ja nebūtu šī gandrīz 1000 cilvēku lielā atbalsta, kas katru dienu lūdzās 1 stundu diennaktī, 24 stundas diennaktī nepārtrauktas lūkšanas, es domāju, ka ne tikai Viļāni izskatītos savādāk, bet arī Latvija izskatītos savādāk, jo visos
ne tikai priecīgos brīžos, bet tad, kad valstī notiek kaut kādas nepatīkamas lietas, sāpīgas lietas, krīzes un traģēdijas, nu mēs steidzamies Latvijai palīgā. Tā kā mēs ticīgie cilvēki varam caur lūkšanu. Dienu un nakti nepārtraukta lūkšana šajā nodomā. Arī par Latviju, Jā, jā. Ir te Viļānos vēl kāds vērā ņemams fakts. Neraugoties uz vispārējo ekonomisko situāciju un vietējo iedzīvotāju ierobežoto rocību, par draudz un pašmāju labdaru līdzekļiem Marijāņu tēviem izdodas sabrīnojami skaisti un kvalitatīvi restaurēt dievnamu un savest kārtībā klostera ēkas un tā apkārtni, esot par paraugu apkārtnes ļaudīm, skaidri parādot, kā ar lūkšanu, godprātīgu darbu un Dieva svētību var paveikt lietas, kas sākotnēji šķiet nepaceļams. Bet ja kāds pie Marijāņu tēviem nāk ar labu iniciatīvu, tad tā nekad netiek atraidīta. Lai uzlūkojam kaut vai šo klosterim piederošo namu, kur jau daudz gadu garumā mājvieta ir radusi Viļānu labdarības biedrību atbalsts. Te darbojas dažādas tautu amatu prasmes apguvušas entuziasmu pilnas sievietes. Brīvajā laikā viņas veic smalkus rokdarbus, tos ved uz gadatirgiem, bet no nopelnītā rod iespēju dalīties ar tiem, kas trūkumā. Es vispār mīlu kaut ko smalku un sarežģītāku. Tas pats vienkāršākais nav tik interesants. Kas jūs pats pēc profesijas esat? Vispār bibliotekārs, bet šajā momentā gan bez darbā. Nu, kā tad ir te tomēr dzīvot Viļānos? Cilvēks var atrast jebkurā vidē, jebkurā vietā sev mājas. Es uzskatu, ja nav tieši tā varbūt valsts apmaksātā darba, priekš sevis vienmēr kaut ko var atrast. Gan sirdslietai, gan arī cilvēkus var iepriecināt. Es priekš maizītes pat varu nopelnīt, jā? Es esmu optimiste un es domāju, ka jebkurā vidē cilvēks var izdzīvot. Un vēl atrodat citiem palīdzēt, taču savu darbu, jā? Unikāli, tas taču ir apbrīnojami. Tas jums dara prieku, ka jūs varat kādam palīdzēt. Jā, man tas ļoti lielu prieku dara. Es vispār, man tāda sajūta, ka es bieži vien labprātāk cilvēkam atdotu nekā sev paturētu. Nu, tad jums ir laikam stiprs ticības pamats. Tas arī, jā. Jā? Tas no mammas nāk. Redzot visu to ikdienu šeit, nu, Viļānos, tas pats, kas Latvijā, nu, nesāp sirds par Latviju arī, ka ģimenes aizbrauc, ka visi novadi kļūst tukšāki un paliek veci cilvēki, daudz vientuļi. Mēs vakar pie krustiem satikām sievas, kas lūdzās, gaišas sievas, bet visas vienas, bērni prom. Ir cilvēciski sāp sirds, jā, bet man kā bāriņtiesas darbiniekam, jā, kas katru dienu nodarbojas ar šīm ģimenēm, paldies šiem uzņēmīgajiem jaunajiem cilvēkiem, kas aizbrauc un atsūta vismaz naudu saviem vecvecākiem, kuri audzina un īslaicīgi varbūt pieskata viņu bērnus. Paldies viņiem par to, jā, jo šeit viņi nopelnīt nevar neko. Bet, teiksim tā, ja tagad tomēr pabrauc drusciņ pa laukiem, bija vēl drusciņ sliktāk. Nu, pat šobrīd mēs pat Viļānos redzam, ka jaunie cilvēki, kam Rīgā vairs nav darba, viņi atgriežas uz Viļāniem. Viņi ir pie vecākiem, jo šeit viņi ir vismaz paēduši, viņiem ir jumts virs galvas, un viņi sāk kaut ko domāt. Man šķiet, ka nu pat jau tie lauki varbūt varētu sākt attīstīties un tur kaut kāda dzīvība parādīties vairāk, kā bija vienu brīdi. Un baznīca un ticība, viņa var būt tas saliedējošais, nu, ka jūs tomēr ejat, jūs turaties pie baznīcas. Nu, protams, kur tad vēl radīs mieru, ja neieejot tādā brīnišķīgā vietā kā Viļānu baznīca, kur ir tik brīnišķīgi jauni tēvi. Jā, tēvs Benedikts, tēvs Imants, kas ir mūsu Viļānu vidusskolas audzēknis. Jā, un tie, kur tu vari jebkurā laikā griezties un rast mierinošas vārdus, uzmundrinošas vārdus, jā. Viņi ap sevi arī pulcē jaunatni. Pasākumi, tad, kur viņi darbojas kopā vasarā. Es jau skatos, ka tās Imants arī nometnes šeit rīko jaunajiem. Jā. Ir daži labdarības pasākumi ar viņiem kopā organizēti. Kad uzsāku mācības šeit Viļānos, šī mazpilsētiņa man kaut kur iepatikās ar savu mieru, ar savu tādu mierīgo dzīvesveidu. Un tad, kad mani tā dzīves, teiksim, vētras bija pamētājušas pa visu Latviju, gan studijas, gan darbs, tad es atkal atgriezos uz šejieni, jau uz tādu
varētu teikt, pastāvīgāku dzīvi. Lūk, un tikai pēc labiem gadiem, tad es sajūtu šo vēlmi iepazīties ar to, kas ir baznīca, kas ir ticība, kas ir Dievs un kas es esmu Dieva acīs, ne? Bet interesanti, no Latgales liekas, te taču vajadzēja zināt, vai ne? Te taču viss ir saistīti ar ticību, bet tas nozīmē, ka nebija tāda tradīcija ģimenē. Nē, ģimenē tradīcijas nebija, jo tā bija tāda laika audzināšana un dažādas problēmas tas varēja radīt. Līdz ar to vecāki kaut kur centās izsargāt mūs no tādām nepatikšanām un, teiksim, nākotnes samaitāšanas, ja to tā varētu nosaukt. Teiksim, vecvecāki bija ticīgi cilvēki, viņi praktizējoši bija. Protams, tas man zināmu pamatu dzīvē ielika, ka ir kāds, kas par mani var parūpēties, tad, kad es pats vairs to nespēju. Ja? Un šī apziņa mani lika kaut kur meklēt Dievu, tad, kad es tiešām sajūtu, ka manā dzīvē vairs neiet viss tā, kā es gribētu. Manā dzīvē es vairs pats nespēju tikt ar visām problēmām galā, un vienkārši man bija kāds vajadzīgs, kas mani pieceļ nostāda uz kājām, un kaut kur zināmā mērā dot jaunu dzīvi, dot jaunu dzīvību. Ja? Un šo piepildījumu es tiešām atradu Dievā, pateicoties kādam interesantam atgadījumam. Varbūt es nedaudz vietāk pakavēšos, jo visi zinām, kas ir Līgo vakars, visi zinām, kas ir Jāņi, vai ne? Un pēc kāda Līgo vakara, tā kā jau ugunskura sāka dzist, devos uz mājām, tā drusciņu pielādējies kā bumbuvedējs un gāju garām šeit baznīcai. Un pagājis garām, tā skatos, taču baznīcā deg gaismas. Kas tur nakts laikā varētu notikt? Griezos atpakaļ. Iegāju baznīcā, tur notika nakts adorācija. Protams, es nesapratu, kas tas ir, nezināju, kas tas ir, bet es paliku tur. Pēc tam es to sapratu vienkārši, ļoti vienkārši es to sapratu. Jēzus man ir paņēmis aiz rokas, ienācis, ievedis baznīcā un pateicis, pietiek skraidīt pa pasauli, nāc šeit. Lūk, un kāda sieviņa man vēl tā pajautāja, vai tu šeit paliksi? Jā, es saku, es palikšu. Un tā es esmu palicis līdz šai baltai dienai. Jo tad es sāku intensīvi meklēt šo atgriešanās ceļu, ja kaut kur šo pirmo Dieva mīlestību es biju sajutis. Līdz ar to es meklēju kaut kādas, iespējas būt baznīcā, meklēju iespējas satikties ar kādu priesteri, izrunāt savu dzīvi, izrunāt dažādas lietas, kas mani uztrauca tajā laikā, kas meklēdams kādu cerību, meklēdams kādu risinājumu savai dzīvei. Un ļoti nozīmīgs manā dzīvē brīdis bija sarunā ar tēvu Viktoru Pentjušu, kad viņš būtībā salika visu pa plauktiņiem, man neko patiesībā nejautādams. Viņš to ļoti burvīgi prata. Mēs tā nosēdamies viens otram pretī, viņš savu roku uzlika manai virsū un ļoti tā mierīgi sāka runāt par Dievu, par Dieva žēlastību, par to, kas ir cilvēks, cik ļoti Dievs cilvēku mīl, arī mani, neskatoties ne uz manu līdzšanējo pieredzi, ne uz ko. Mani tajā laikā jau tā urdīja vēlēšanās kaut kur palikt baznīcā, būt tuvu Jēzum. Biju runājis par to lietu ar savu garīgo tēvu, un šī saruna ar tēvu Viktoru mani pārliecināja, ka tas ir īstais ceļš. Tieši priesterība? Tieši priesterība, tieši mūka dzīve. Ja, jo es esmu ne tikai priesteris, bet arī mūks, Marijāņu tēvs. Lūk, un šī saruna ar tēvu Viktoru kaut kur atstājusi dziļas tādas pēdas manā sirdī, un vēlmi kalpot tieši Marijāņos, ja? Kalpot Kristum un baznīcai. Jā, tieši šie Marijāņi. Jā. Tieši šie Marijāņi. Ko nozīmē, kāpēc? Kāpēc? Es domāju, tas ir pavisam vienkārši. Marijāņi bija pirmie, caur kuriem es atradu Dievu, varbūt otrādi, caur kuriem Dievs atrada mani. Ja? Līdz ar to šī atgriešanās notika šeit, šajā baznīcā, šajā draudzē, un man nebija jāmeklē kaut kādas citas alternatīvas, jo šeit bija tas, pēc kā es patiesībā biju ilgojies visu apzinīgo, neapzinīgo dzīvi,
Man nebija kaut kādas problēmas, lai izvēlēties, ka tiem ir jābūt Marijāņiem. Tas ir tas Jēzus Kristus testaments, ko viņš teicis, lūk, jūsu māte. Ja? Pieņemot Mariju kā savu māti savā dzīvē, esmu drošs, ka viņa mani tuvina Jēzum savam dēlam, gluži kā Kānās. Ja? Klausieties, ko viņš jums teiks, ja? Un viņš dariet to. Ja? Marija pie sevis nepatur, viņa novirza mūs pie sava dēla. Ejiet, klausieties, ko viņš teiks, un to dariet. Esmu par to pateicīgs viņai. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux extorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. Neparasta un ievērības cienīga ir Latvijas Marijāņu vēsture. Tā dāvājas mūsu baznīcai spilgtas personības, priesteris, kas ar visu savu dzīvi apliecinājuši, ka ir bijuši šī augstā garīgā kalpojuma cienīgi. Lai pieminam kaut vai vēl pirms dažiem gadiem mūžībā aizgājušo ilgadējo Rīgas katoļu garīgā semināra garīgtēvu priesteri Viktoru Peņķušu, kurš izaudzināja vairākas priesteru paudzes, kas joprojām kalpo visā bijušās Padomju Savienības teritorijā. Pašreizējais Viļānu klostera priekšnieks tēvs Boļislavs Bagīnskis pirms kādu laiku šurp atgriezās no Amerikas Savienotajām valstīm. Viņa dzīve ir romāna vērta. Profesora darbs Brazīlijā, Aglonas dievmātes draudzes nodibināšana Čikāgā, tie ir tikai daži fragmenti no viņa bagātā 93 gadus ilgā mūža, kas vienmēr ritējis zem Dievu sargājošās rokas. Esmu dzimis Unziņišku sāžā, 4,5–5 kilometri no Aglonas, un tur es nemaz nesapņoju, ka es tālāk tikšu par Aglonu, bet Dievam patikās mani izvadāt pa 3 kontinentiem, un tāda kā aizmugures, kādā sveitījoša roka vienmēr vadīja, kad arī vislielākās grūtībās tiku pāri, nemaz nesaskatot tās lielās grūtības. Tagad tikai redzu, kā viņa, cik briesmīgos apstākļos kādreiz bija jātiek galā ar problēmām. Bet Dievs sargāja, un galvenais manā māte Aglona, dievmāte, kura kā aizsargs vienmēr pavadīja un vadīja. Un es tikai biju tāds kā jēriņš, pildīju to, ko izjūtu, ka no manis ir prasīts un uzdots. Paļaujos uz Dievu. Dievs visu vada, ne jau cilvēki tikai iedomājās, ka viņi to vada. Tāpat arī šeit ir saimnieciski, ir politiski. Cilvēki tagad mēģina ieņemt Dieva vietu, bet tas ir absolūts malds un tas, kā saka, agrāk vai vēlāk viņam pašiem būs jāpārdzīvo, jāpiecerina, ka viņi nav noteicēji. Nu, tagad attiecībā šeit uz vietējiem apstākļiem, es šaubam redzu, ka ir žēl skatīties, cik daudzi cieši mūsu tauta. Nu, taču tā nodzīta jau, kā saka, līdz minimumam, tikai līdz pārdzīvošanai. Bet es nedzirdu, ka būtu kāds sūdzējies vai revolūciju taisījis par to, ka tauta paļaus uz Dievu. Un es uzskatu, ka tas ir pareizākā nostāja. Ja aiz visa, arī aiz ļaunuma stāv Dievs, kas prot ļaunumu izmantot priekš labuma. Pēdējā ir žēlastība, kas mūs vada. Mani stiprina tas arī vēl, ja gimnazijas skolotāja Latkovska Leonarda
teiciens, ko viņš man vairāk reiz atkārtoja klasē, ka bērni taisnība uzvarēs. Lai arī taisnība paliktos tik daudz vietas virs zemes, kā smilgai, bet taisnība uzvarēs. Un es to piedzīvoju savā dzīvē. Ak, Jēzus sirds, es lūdzu savī, par savējīm un labdarīm, tūs pasur